skaidrīgs vīrs Arnis atkal ir nopircis šķiņķi. 4 kilogramus. 3 kilogramus. Vienalga, man atkal būs jācīnās ar tavu holesterīnu. Un kā tev klājas, baibiņa? Ai, slikti. Vakar nolasīju 7 kastes ar tomātiem. Nav kas ēd. Būtu tu tomātus ēdis. Kur tad ir tie tomāti? Te būs kādi 5 kilo. Pārējo var iedot vakarā. Labdien! Šodien turpinām iesākto diskusiju ciklu ar Aptieku apvienības Mana aptieka farmaceitiem. Šodien mans ciemiņš ir farmaceite Baiba Bisniece. Labdien! Labdien! Nu, kā zināms, dažkārt pienāk tāds brīdis, kad mājas aptieciņā vairs nav vietas. Nu, tad tā ir jāizrevidē. Un es te mazliet esmu papūlējusies. Un iznākums ir tāds, ka ir atklājies, ka daudzām zālēm ir pavisam noticējis termiņš un jau diezgan ilgi, dažām pat vairākus gadus. Vai tiešām ir tā, ka noteikti jāmet ārā? Nu, gandrīz vai tā kā žēl? Ja ar ārā mešanu ir domāta atkrituma kaste, tad noteikti to nedrīkst darīt. Jo pirmām kārtām tās ir ķīmiski aktīvas vielas visas, un tātad dabā nonākt tam noteikti nebūtu labi. Otrām kārtām pa miskastēm ložņā, kā pieauguši cilvēki, tā arī bērni mūsdienās, un arī mūsu mīluļi mājdzīvnieki, arī viņiem nebūtu labi tik klāt šiem visiem medikamentiem. Tā kā pareizākais būtu izrevidēt un to, kas tiešām nav vairs derīgs vai kuru vienkārši neatpazīstam, kas tas tāds ir, salikt maisā un nest uz aptieku, jo aptiekā ir speciāls savākšanas kastes. Viena lieta ir tāda medikamenta, kam ir noticējis termiņš, bet ir arī tāda lieta, ka ir aizmirsies, kuras zāles kādai vainai ir lietotas. Nu, pat tādas, kurām nav noticējis tas termiņš, bet ko lai dara ar tām? Pirmais noteikums noteikti būtu ievērot šo varbūt nedaudz sezonalitāti un 2 reizes gadā taisīt reviziju. Tātad pirmais ir uzsākot vasaras sezonu, jo vasarā noteikti vajag pavisam citas lietas, kā tas varētu būt rudens ziemas sezonā. Nu, un tad, ja iepakojums ir vesels, viss tur ir izlasāms, visu var sev atgādināt, vai paši esam pielikuši kādu zīmīti klāt, kam un kā to lietot, tad noteikti tas var palikt un gaidīt savu kārtu, kad būs vajadzīgs. Ja nu ir gadījies kā šeit, ka blisterīši ir vienkārši pliki un bez kā, pat ja tur ir derīguma termiņš vēl pusgadu, gadu un ilgāk, nu šeit ir vietā teiciens, paskatāmies 2 reizes. Ja esam pilnīgi droši, kas tas ir, priekš kam tas ir un kā viņu lietot, pieliekam zīmīti. Bet būtībā pliki blisterīši droši vien, kad arī tomēr būs tā maisā un nāksies no viņiem atvadīties, jo viena lieta ir, kad viņš ir vienkārši derīgs. Otra lieta, visticamākais, kad viņš tika izrakstīts, viņš bija kombinācijā ar kaut ko, kādai noteiktai vainai. Šo kombināciju nezinu, vai mēs vairs atcerēsimies. Un kādā noteiktā daudzumā droši vien. Jā, un otrs ir kurs. Noteikti bija no ārsta kāds ārsteišanas kurs. Un ja jau palika kaut kas pāri, nu otrais kursam droši vien, ka tur vairs neiznāks. Ļoti žēl. Bet tad man vēl ir jautājums, nu ko darīt ar šiem termometriem, kurus it kā vairs neviens netirgo, bet nu gadās arī tādu vai mazliet saplēst, vai arī viņš vienkārši ir vecs un ir tagad jaunāks. Ko darīt ar šādu termometru? Ja viņš ir vesels, droši lietojam viņu tālāk. Lietot aizliegts nav. Ja man ir tādas zāles, nu kuram vēl termiņš ir tālu priekšā, vēl ir lietojamas, bet es tiešām nezinu īsti, kam tās būtu domātas, vai es drīkstu viņas salikt maisiņā un aiziet uz aptieku un palūgt farmaceitam padomu? Es domāju, ka drīkstat noteikti. Tas būtu pat patīkami, jo tā jau ir tāda uzticības zīme. Un es domāju, ka jā, farmaceiti labprāt palīdzētu. Un tagad ir interesanti, jo jums bija tāda izdevība izrevidēt kādas kārkliņu ģimenes mājas skapīti. Un gribas redzēt, kā jums tas ir izdevies. Kārkliņa ģimene, jauna ģimene, Anna un Kārlis, viņiem ir dēls 7 gadi. Kārlis ļoti sportisks, Anna ļoti saimnieciska. Pie viņiem bieži ciemojas vecmāmiņa, kura pieskata maz dēlu un kurai ir paaugstināts asinsspiediens. Ģimenē ir bērni, tas ir redzams uzreiz, un pagājušā ziemā ir bijuši gan klepi, gan iesnas. Ja sīrups satur zāļu vielas, medikamentus, tad viņš nākamajā sezonā nav lietojams. Šeit ir antibiotika, kuri tā tad ir lietota, kaut kas ir palietots, kaut kas ir palicis.
pirmais noteikti, otrais pilns kurs nesanāk, un tas arī jau ir pietiekams iemesls, lai viņu neglabātu. Briliants zaļais. Glabāšanas apstākļi ir pareizi, vienkārši zāļu skapītī, taču šim ir konkrētajam noticējis derīguma termiņš, tāpēc arī to mēs liekam uz mešanu ārā. Ziedītējiem ir glabāšanas apstākļi uz tūbiņas parasti 2. Gan līdz atvēršanai un pēc atvēršanas. Kā glabāt tad, kad viņi jau bijusi atvērta tūbiņa. Un šeit būs tā atšķirība, ka pēc atvēršanas acu ziedītes un hormonu ziedītes būs jātur ledusskapī. Šis ir piemērs, kā nevajadzētu glabāt medikamentus, kad vienkārši dažādi medikamenti ir sabāzti vienā maisiņā. Un šeit ir blisterīts, kas ir tabletīts pret klepu. Tad mēs paņemam zīmīti un tā arī uzrakstam. Tas būtu tas, kas ir noderīgs. Pati kaste ir ļoti laba. Mēs viņu paņēmām faktiski no plauktiņa tuvu zemē. Tas nav pareizi. Zāles īpaši tādēļ, kad ir bērns mājās, vajadzētu glabāt bērnam neaizsniedzami. Un tomēr vēlams būtu slēgtā plauktiņā, lai tiktu ievēroti tumšie apstākļi. Tātad droši vien arī ļoti stingri jāievēro tas, ka jāuzglabā vai nu tumšā vietā, vai vēsā vietā, ledusskapī. Jā, un tas noteikti atšķirsies katrai zāļu formai. Tur nevar nekādus tādus, ko paralēli vilkt, tas būs katrai pudelītei jāpaskatās atsevišķi. Un kas attiecās uz bērnu sīrupiņiem, gan antibiotiskajiem, gan klepu sīrupiņiem, tos vienkārši no sezonas uz sezonu nepārceļam. Ja tā ir vienā sezonā, rudens ziemas sezonā, viņš nav nolietots, tad uzsākot nākamo, mēs viņus izmetam ārā, aiznesam uz aptieku, un ja ir vajadzība, tad pērkam jaunas. Vai, piemēram, kālija permanganātam arī ir derīguma termiņš? Teorētiskais noteikti ir, bet šeit atkal ir tas svarīgākais, vai mēs to pudelīti virinām. Jo kālija permanganāts ir ļoti aktīva viela, kas ļoti labprāt reaģē gan ar gaisa mitrumu, gan ar apkārt vidē esošo skābekli. Un tā tad, ja viņi ir cieti un mēs viņu neesam lietojuši, viņu visticamākais bija ļoti ilgi derīgums, pat 5-7 gadi. Bet ja viņi ir virināti, tad mēs skatāmies, vai viņš ir salipis, vai viņš ir irdens. Tas jau atkal varbūt drošāk ir aiziet un atrādīt viņu farmaceitam un pajautāt. Labi, bet kā ir ar tām marles saitēm, ar dažādu veidu plāksteriem? Vai tiem tiešām arī ir tik svarīgs derīguma termiņš? Kas varētu notikt ar to audumu gabaliņu? Ar audumu gabaliņu nē, bet līme gan varētu palikt veca, un viņš vairs neturēties jums līme, pie tās bet, vietas, piemēram, kur marles saite. Marles saite, iepakojums paliek iepakojums, tur viņš ir iekšā faktiski tīra šī marles saite. Ja šis iepakojums ir vaļējs, visticamākais, tad vairs nekas tīrs tur nebūs. Un ja mēs viņu lietojam uz brūces, kur ir īpaši svarīgi pasargāt no apkārtējās vidas mikroorganismiem, tad droši vien, ka tomēr lietosim marli tikai no aizvērta iepakojuma, un ja viņš reiz ir atvērts, tad nekāds ilgais mūžs jau vairs tai marlai nebūs. Tāpat putekļi un viss, kas tur piekļūst. Varbūt, kad izstāstiet īsumā, kam būtu noteikti jābūt tādā mājas aptieciņā? Noteikti lietu nav, kam būtu jābūt. Viss ir atkarīgs no ģimenes, no cilvēka, vai viņam ir vai nav bērni, cik viņi ir lieli. Galvenais, kas būtu jāievēro, ja pret kādas lietas medikamenta akūta vajadzība ir radusies jau otro reizi, tad ir vērts apspriest šī medikamenta ievietošanu mājas aptieciņā un divas reizes gadā dodoties pie ģimenes ārsta profilaktiskā apskatē vai vedot bērnus uz kādu poti, mēs varam pārunāt, ko doktors iesaka, ko vajadzētu šajā aptieciņā turēt konkrētajai situācijai. Paldies par sarunu. Tātad gribu jums vēlreiz atgādināt, nelietojiet vecas zāles, kurām beidzies derīguma termiņš, un ik pa laikam pārskatiet savus zāļu skapīšus. Pēteris atceļā no mazdārziņa vienmēr iegriežas aptiekā. Labs rīts. Sveiks, Pēter! Plāksteri? Kā parasti. Vai te nav laika zirgu pie meistara aizvest? Nē, baibiņ, tu ārstē vislabāk.
Mana aptieka vienmēr saprot un palīdz.